ērtu, komfortabli. Ievērot kaut kādas ārējas lietas, bet neļaut Dievam ienākt sevī, neļaut Dievam ielūkoties tavā dvēselē, atklāties viņa priekšā, atvērties. Un, kad Svētajam garam tas izdodās, mēs pēkšņi raudam viņa klātbūtnē. Es vienmēr saku, ka es visu laiku raudu viņa klātbūtnē, vai es visu laiku. Tas ir Dievs, kam caur mana čauli izdevās piekļūt man. Es noticēju, atvēros un teicu, es ticu, ka tu mani mīli ar neprātīgu mīlestību. Es ticu, ka tu mūs pārsteigsi. Tu mūs pārsteigsi. Un ziniet, kad apustuļi jau bija tālu prom un bija apstākļi, slikti un laiva šūpoja vīgliet. Un viņi ieraudzīja, ka kāds nāk, viņi domāja, ka tas ir spoks. Bet šis cilvēks gāja pa ūdeni, tieši pa ūdens virsmu. Un es vienmēr domāju par to, tas ir tik pārdabiski vispār. Tas ir tik forši. Un šie puiši, viņi visi bija vienkārši šausmās, jo pa ūdeni taču nestaigā. Un kad Pēters teica, viņš teica, nebaidieties, tas esmu es. Viņi kliedza no šausmām, jo domāja, ka tā ir nāve. Tā nāk viņiem pakaļ. Viņa lieliski saprata, ka, ja kāds baltās drēbēs nāk pa ūdeni pie tevis, tas nav labi, tā ir slikta zīme. Tas ir sliktāk nekā sieviete, kas ar tukšiem spaiņiem pārgāja pār ceļam. Daudz sliktāk. Tas sliktāk nekā melns kaķis. Un tāpēc viņš it kā gāja garām, ne pie viņiem. Jo, ja viņš nāk pie viņiem, viņi būtu izlēmuši noslīgt ātrāk, nekad viņš pie viņiem tiktu. Un tad Pēters teica, ja tas esi tu, es gribu iet pa ūdeni. Paklausieties, vai jūs nekad neesat sev jautājuši, ja tavs Dievs ir tāds, vai tava dzīve arī nav jābūt pārdabiskai? Dievs, ja tas esi tu, un Sergejs ir taisnība, un tu esi brīnišķīgs Dievs, un tu esi Dievs, kurš var mani pārsteigt. Es gribu iet pa ūdeni. Krīzes laikā, jebkurā laikā. Es gribu iet pa ūdeni. Jēzus teica, ej. Kurš neteica, ko tu dari? Tikai esi pa ūdeni. Jūs esat vienkārši mirstīgie. Dzīvojiet, airējiet ar airijā. Jūsu uzdevums ir airēt ar airim. Tiekties uz mērķi. Jūs nestaigājat pa ūdeniem. Man tik ļoti patika, kā Jēzus teica, ej. Ej. Ej pārdabisku dzīvi, ej un dzīvo savu pārdabisko dzīvi, ej un strādā savā pārdabiskajā biznesā, ej un vadi savu pārdabisko kalpošanu, ej pārdabisku dzīvi. Es apnācu ar priecīgu vēsti, lai jūs pārsteigtu. Jūs gaidat vēl sliktāku, bet es jūs pārsteigšu, saka kungs. Es jūs satricināšu ar priecīgiem pārsteigumiem. Jūs sāksiet no jauna, es atkal redzēšu jūs pārsteigtās acis. Es vienā mirklī pārvērtīšu to, no kā jūs baidāties priekā. Lūk tā. Un kad es domāju par tevi, Jēzu, kad es domāju par tevi, es saprotu, ka viss būs labi. Un tu visu sakārtos. Tu visu sakārtos. Tu palīdzēsi. Es esmu tev tik pateicīgs. Iedomājieties, mācītāji, Andrejs stāstīja, ka šeit, Jaroslavļā, Kūtīs, kad pie varas bija bolševiki un cīnījās pret reliģiju, tika nošauti visi Krievijas līderi, skaidrā dzīvesveida piekritēji. Viņa sencis vecvaktēvs bija skaidrā dzīvesveida piekritējs. Viņi bija Kūtīs. Un viņš saka, ka Norskas ciemā, kur mums ir baznīca, viņiem tur bija draudze. Viņi bija evaņģēliskie kristieši. Norskas ciemā, kur mums ir baznīca, viņiem tur bija draudze. Es saku, mācītāji, tu pats atbrauci uz Jaroslaviju, tev atved armija. Un kad tu gribēji aizbraukt, Dievs ar skaļu balsi kupējā,
teica, lai tu paliec Jerusālē, tu kliedz pa visu vagonu. Jā, es klausīšu tev, kungs, klausīšu. Tu ko zināji? Neviens nezināja, ka mēs atrodamies apredzībā, ka mēs darām un turpinam darīt darbu, ko mēs neesam darījuši. Saprotat, ja? Mēs dzīvojam pagātnē. Tur ir Serafims Sarovskis, Sergijs Radonešks. Zināt, tie svētie, kas tur bija aizlūdzēji. Bet vai jūs zināt, ka jūs šodien esat aizlūdzēji? Bet, lai kā jūs lūgtos no pirmajām, otrajām vai kurām debesīm, jebkurā gadījumā ir labāk, kad jūs atvienojaties ar šo Dieva mīlestību un ļaujat Dievam mīlēt jūs un visu valsti. Un visu savu ģimeni, visus savus bērnus un arī savu valsti. Un jūs sakat, Dievs pārsteidz mūs, vienkārši atnes godību. Reliģiozi cilvēki vienkārši konstatē, ka viss kļūst sliktāk. Jaunieši ir sliktāki, visi sēž internetā, tur ir tie liberāļi. Es pat nezinu, negribu tagad šos vārdus, īsāk sakot. Mākslīgais intelekts. Viss sačipos, viss īsāk sakot antikrists. Bet es tev saku, Dievs mūs ļoti svētīs un pārsteigs. Un mums tad citu ir normāla jaunatne. Es skatījos 100 gadus vecas fotogrāfijas, visi iet metro, katram rokā avīze. Visi 100% ar avīzēm, bet tagad kādi 90% tikai ar gadžetiem. Es jokoju, bet Dievs tevi patiešām pārsteigs. Vienkārši pasaki to kopā ar mani, ja tu piekrīti. Saki, Jēzu Kristu, pārsteidz mani ar dievišķu pārsteigumu. Lai man seja atkal izbrīnās. Lai mana sirds piepildās ar laimi no tavas varenības prieka un tavas mīlestības. Āmen. Esiet svētīta. Slāva Jēzum. Dievs jūs svētīs varenā veidā. Āmen.